Viss šis raidījums savā ziņā bijis par to, ka deputāti kaut ko nevar pateikt. Mums ir tagad viens cilvēks, kas ir pateicis tādu tā kā epifānisku atklāsmes atziņu tik tieši, ka mums vienkārši ir jābrīnās, kā viņš to ir pateicis. Kurš tad? Drūvkalns. Skatāmies. Manuprāt, mūsu nacionālās drošības arhitektūra, var tā teikt, ir funkcionēt nespējīgi pat teorētiski. Proti, tam pašam valsts prezidentam viņam nav smadzeņu centrs, kas viņam apstrādāt šo informāciju un spēt viņu profesionāli analizēt. Tas Drūvkalns ir drosmīgs. Klausies, kā var ievēlēt Drūvkalnu? To mēs visi zinājām, bet pateicis viņš pirmais. Jā, mēs pat to nevaram pateikt. To mēs visi mājās virtuvē runājām. Prezidentam smadzeņu centrs tā nav. Jā. Bet Drūvkalns piecēlās un pateica. Tikai pa perifēriju blieži. Drūvkalna kungs, kā mēs varam jūs kaut kur ievēlēt? Mēs labprāt jūs kaut kur ievēlētu. Jā. Labi, man liekas, tas ir mūsu šīs nedēļas kopojums tam, kas bija nedēļā Latvijā. Valstī viss kopumā ir kārtībā. Nekā tāda, jā, viss sakalbās, Viss ir kārtībā. Jā. Turpināsim atkal pēc nedēļas, lai jums gaiša nedēļas nogali. Atā. Tādā. Piektdien, 20 pār 8 TV3.